Jāni, ja jūs gadījumā stāstat mums, tad mikrofons šobrīd ir izslēgts. Atvainojos, jā. Es gribēju teikt, ka sākam te semināru, un pirmais darba kārtībā ir Transscan Eranets. Attiecīgi kolēģis Ulds Berķis prezentēs. Tā mani var dzirdēt pašlaik? Var dzirdēt ļoti Var, labi. jā. To prezentāciju var uzlikt? Tā, nu pašlaik man viņi nekustās, nezinu, citiem viņi kustās. Tā. Jā, tātad attiecībā uz Transscan pēdējo konkursu, ja? Tātad tēma jūs redzējāt, tātad tēma ir par kombinācijas terapijām, un patiesībā šajā te Eranetā būtībā šis arī domāts kā pēdējais konkurss. Nu, tur ir sarunas arī ar Eiropas komisiju, ka varētu būt tāda situācija, ka tomēr būs, teiksim, vēl viens konkurss nākamā gadā, bet šobrīd tas ir domāts kā pēdējais. Un, nu, tātad Transscans jums daudziem pazīstams, tātad Transscan tā galvenā centrālā tēma ir translācijas pētījums saistībā ar vēža ārstēšanu, tātad praktiskā vēža ārstēšana, ja latviski tulkojot. Un tātad šis te 4. konkurss ir domāts tā kā, teiksim, tieši saistībā ar kombinācijas terapijā. Nu, Jānis jums noteikti pastāstīs arī par to, kas notiek pašā ietver programmā. Tātad tur ir arī tā vēža misija, un būtībā pēc tam, iespējams, Transscanā būs mums tāds pārtraukums, un atjaunosies šie te konkursi, iespējams, 10. ietver programmā, kuri plānota īpaša, nu, teiksim, valsts līdzfinansēta vēža partnerība, ja? Tā, vai varētu nākamo slaidu? Tātad par tematikām 24. gada konkursam, kur plānots izsludināt šī gada vasarā, ja? Nu, tur jau ir, es atvainojos, tātad plānots iesniegšana ir šī gada vasarā, ja 5. jūlijā konkurss jau šobrīd ir izsludināts un ļoti aktīvi notiek. Tātad būtībā šeit ir 2 preklīniskas tēmas. Tātad pirmā tēma ir par tumor-derived models, un runa te ir tīri par dažādu zāļu, ja? Tātad drug combination terapijas, ja? Tātad šeit nav domāts dažāds, teiksim, multimodāls terapijas. Un otrā tēma, ja? Tātad ir par high throughput drug combination screening and platforms, to test new combination terapijas. Tātad, ja jūs palasīsiet, tur tās uzsvars patiesībā vairāk ir uz tādām platformām, kuras var izmantot ļoti ātri, ļoti operatīvi. Tad tā doma ir tāda, ka tas varētu būt saistīts arī tieši ar, teiksim, terapijas piemeklēšanu, kombinācijas terapijas piemeklēšanu konkrētā gadījumā. Nu, un tātad tas 3. mērķis ir imūnterapijas, radioterapijas kombinācija. Tur ir tādi interesanti pētījumi salīdzinoši jauni, ka, piemēram, pēc radiācijas terapijas, ja, pamatojoties uz to, ka, nu, teiksim, ir radies, teiksim, kaut kāds, nu, ārstniecisks efekts, ja, un varbūt, nu, tāda sinerģiska darbība, kā radioterapijas rezultātā, nu, tātad tur, protams, notiek šūnu sabrukšana un dažāda antigēna sintēze, rodās arī dažādi pozitīvi efekti tieši attiecībā uz, teiksim, vēža ārstēšanu, un šo efektu var pastiprināt ar atbilstošām farmakoterapijām, ja? Tātad imūnterapijām vai zāļterapijām, ja? Nu, un piezīme tāda, ka Transscanā mēs parasti zinām, ka ir klīniskie pētījumi iespējami, bet, nu, šī pēdējā konkursa arī ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un tos, nu, teiksim, rezultāts, kas bija tanīs iepriekšējos konkursos, nav plānot 2. fāzes klīniskie pētījumi, kas līdz šim ļoti izplatīti Transscanā, ja? Tātad praktiski tikai 1. fāze, nu, tā kā Latvijā mums 1. fāzes klīnikas nav, ja? Nu, tad tas būtu tā kā, nu, tikai iesaistās, teiksim, ar kaut kādām īpašām funkcijām, ja? Tā kā, nu, tā situācija tāda. Tā, pagaid, jūs mani dzirdat, ja nedzirdat? Halo? Dzirdam, ļoti labi. Dzirdat, jā. Jā, es arī visu laiku domāju, vai man dzird, vai man nedzird. Tā, vai varētu to nākamo slaidu padzīt uz priekšu?
Tā, Jāni, man liekas, mēs tevi redzam ļoti lielu, jā, tātad ir drusku atpakaļ. Vismaz es redzu lielu Jāntanī bildi. Tā, šo mēs izgājām cauri, tad nākamo lūdzu. Tā, tātad konkursa informācija. Tātad pirmā kārtā iesniedzam 5. jūlijas. Tātad tie, kas iztur pirmo kārtu, saņem uzaicinājumu iesniegt otrā kārtā 29. novembris. Maksimālais ilgums 3 gadi. Nu, un tā labā ziņa, ka Latvija ir underrepresented country, tātad var pievienoties kā 7. valsts, ja konsorcijiem, jo parasti ir 3 līdz 6 valsts, kas tur piedalās. Nu, un šeit ir arī parādīta tā informācija par konkursu, pilnā informācija, kur to var iegūt. Tā, nākamo lūdzu. Uldi, es varu vienu jautājumu jau par vidu? Uldi? Jā, droši. Es varu vienu jautājumu par vidu pie tāda priekšējā. Nu jā, pēc tam man vēl, ka es aizmirsīšu. Šeit ir līdz 5. jūlijam jāiesniedz, līdz 29. būs otrā kārta, bet vai ir zināms aptuveni, uz kuru laiku varētu būt zinām tie pirmās kārtas rezultāti? Es jums sateikšu. Tātad jūlijas, jā, vērtēšana būs septembra, otrā puse septembra beigas. Mums ar citu, jā, vai oktobra sākums, nu jā, tādiem žēl ir. Parasti uz to pilno, teiksim, projektu ir 6 nedēļas ideālā gadījumā. Jā, nu Permedam nebija 6 nedēļas. Permedam tur sanāca knapi 4 nedēļas, pat mazāk. 4, jā, tikai. Nu, jā, Transkanā mums ir bijuši Rīgā, pagājuši gadu bija Rīgā sanāksme, tā bija oktobra sākumā, un tie termiņi atkal bija tādi paši novembra beigas. Nu, tur it kā, paiet kādu nedēļu, kamēr, to sarakstu nostiprina, aicina uz otro kārtu, jā. Nu, un tā beigās saņem to uzaicinājumu. Bet principā, jā, 4 ir ļoti maz. Vēl viens jautājums bija par tiem klīniskajiem, vai šajos pētījumos klīniskajā, tajā, piemēram, 3. vai tur tiek atmaksāta arī tā imunterapija vai nē, jo, ja mēs tā pareiķinām 300,000 3 gadā, 100,000 vienā gadā un viena terapija. Protams, kā tad ir jābūt pragmati. Jā, pirmkārt tie konsorcija, jā, tātad, jāsaprot, ka šī gadījumā pirmkārt otrās kārtas pētījums neatbalsta, jā, tātad, jā, otro kārtu neatbalsta. Iepriekšos konkursos otro kārtu atbalstīja. Tas jūsu jautājums patiesībā vairāk būtu tiešām, ja atbalstīt arī otro kārtu, kur mums ir tā teikt, tas efektivitāte un mēs vērtējam attiecīgi. Jo šeit jau ir safety tikai tad pirmā kārta un patiesībā, tad es pieņemu, ka tur ir kaut kādā prasmīgā veidā tad jāiesaist arī tas, kas to ķīmisko vielu vai imunoterapiju ražo, jā. Manuprāt, šī konkursā ar klīniskiem pētījumiem būs diezgan švaki. Jā, un par izmaksām, protams, ka tās izmaksas ir ierobežotas, tā kā tas jau parasti ir 100,000 gadā, jā, pēc tam es arī parādīšu tos nosacījumus, un ir jāsaprot, protams, kā teiksim, tādām ārkārtīgi dārgām terapijām, jā, to tur būs ļoti grūti iegādāties. Tas gan vairāk, man liekas, arī būtu par otro kārtu, jo pirmā kārtā, tas ir eksperimentālās terapijas, tur, man liekas, ir vispār kaut kāda ļoti īpaša tā cenu noteikšanas sistēma, jā. Tā kā šī gadījumā, es nezinu, vai te kāds tiešām ies ar īstu pirmās fāzes klīnisko pētījumu. Tas tā īstumā. Jā, tātad, kas vēl te ir būtiski jāņem vērā, tad Latvija atbalsta tikai pētniecību, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tāds, teiksim, tur izglītības vai treniņa aktivitātes, tad, piemēram, komandējums var maksāt uz tādiem, jā, bet, kaut kādas mācību programmas vai kaut ko tādu, tādas mēs šeit, principā neatbalstam. Tālāk ir obligāti prasība, lai konsorcijā ir viens jaunais zinātnieks, definīcija 2 līdz 10 gadi, tas ir kaut kāds kompromiss šeit, jā, bet tas nenozīmē, ka no katras valsts konsorcijā ir jauniem zinātniekam, bet vispār. Tātad konsorcijā ir jābūt vienam grupas vadītājam, tātad no vienas valsts, kas ir jaunais zinātnieks. Attiecībā par uzņēmumiem, to es vēl vēlāk arī parādīšu. Tur, protams, lūdzu ņemiet vērā, pēdējā laikā diezgan nepatīkams situācijas, kā mums ir jānoraida Latvijas dalībnieks, kas ir uzņēmums, jā, jo prasības tur ir diezgan striktas. Šis nav, teiksim, instruments jaunu uzņēmumiem vai kaut kam tādam, jā. Tur ir
pilnīgi cits regulējums. Tātad šis tomēr ir konkurss, kur var piedalīties uzņēmumi, kas ir tādi pietiekami nostabilizējušies un kuriem ir resursi veikt to pētījumu. Jā, un pat tiem no Latvijas var būt 2 dalībnieki, vispār šeit no vienas valsts var būt maksimums 2, bet tad katrs var prasīt tā kā to, teiksim, uz 3 gadiem 300 000 to summu, jā. Tā kā arī pastāv šāda iespēja. Tā, varbūt var to nākamo padzīt. Ja īsti daudz vairs laikam arī nav. Tātad te ir tā mājas prezentācijas daļa, vienkārši par cik speciāli nav tas jautājums. Tātad, kā ir ar šiem RNetiem un arī Eiropas partnerībām? Tātad 100 000 gadā mums ir, ja projekts, piemēram, ir 2 gadi, tad tas būtu 200 000, jā. Tālāk, kas var pretendēt, tātad uzņēmumi un zinātniskās institūcijas, kuras ir arī pētniecības organizācijas. Ja, tām ir labvēlīgāks situācija, viņi var arī labāk saņemt šo finansējumu. Latvija piedalās parastinīs konkursos absolūties finansēt 2 projektus, bet ir visādas situācijas bijuši tā, ka, teiksim, 3 izvirzīt, tad līdz šim ir izdevies atrast arī to finansējumu. Ja. Tā, nākamo lūdzu. Ziniet, es nelasīšu šeit, vienkārši tā prezentācija būs pieejama, viņas arī ir šīs prasības pretendentiem arī mājaslapā, jā, bet īsumā sākot, tātad, ja ir zinātniskā institūcija pētniecības organizācija, tad relatīvi viegli tā atbilstība, tikai lūdzu nepieļaut kļūdas budžetā, jā. Ja ir uzņēmums, tad ir jāiet cauri visam tam prasības sarakstam, jo, diemžēl, mums jāsaka pēdējos 2 gados, manuprāt, arī tāpēc, ka ir ļoti maz šīs te ekonomikas ministrijas aktivitātes, kas atbalsta uzņēmums, mums patiesībā diezgan bieži rodās problēmas tieši ar uzņēmumiem. Jā, agrāk tas nebija tik ļoti raksturīgi, bet tagad uzņēmums ir ļoti daudz, un tur ir ļoti dažādas situācijas. Tas galvenais tam uzņēmumam nevar būt grūtībās nonācis, jā, bet arī uzņēmumam ir jābūt, tomēr resursam, lai piedalītos šādā konkursā, jo, ja, teiksim, pēc Lursofta tam uzņēmumam, teiksim, apgrozījums 10 000 un, teiksim, tur ir tikai viens darbinieks, ja, īsti nav skaidrs, kā viņš šādu projektu var realizēt. Pie tam man jāsaka arī, principā, līdz, teiksim, prakse arī tāda, ka uzņēmumiem ir ar norēķiniem, ja, reimbursement, tas nozīmē, ka avans viņiem nav. Tātad viņi par 1. gadu paveic savus darbus, atskaitās, tas saņem attiecīgi to reimbursmentu, jā. Zinātniskās institūcijas pētniecības organizācijas publiskās, tur arī ir iespējams saņemt avansu, jā. Tā, nākamo bildīti. Atbalsta intensitāti. Tātad pavisam īsi, ja tas ir pētniecības organizācija, zinātniskā institūcija, tad tur ir līdz 100%, tā tas mums arī citos instrumentos. Savukārt, ja tas ir uzņēmums, tas ir atkarīgs tātad no pētniecības kategorijas, jā. Man ir uzreiz jāsaka, pat cik šī praktiskā pētniecība, šeit nevar būt, teiksim, pretenzijas to, ka tā ir fundamentālā pētniecība, kur mums ir 100%, ja, jo pats tas RNets jau pēc savu nosaukumu ir būtībā praktiskā pētniecība. Ja? Tātad tie ir rūpnieciskie pētījumi 50%, un tad var izmantot dažādas tās pakāpes, kā palielināt to finansējumu intensitāti, bet mazais uzņēmums tātad maksimāli uz 80%. Ja? Tā, nākamo bildīti. Es neiešu šeit detaļās, tas jau jums visiem ir zināms, ja kādas izmaksas ir attiecināmas, vienīgi man jāsaka tā arī priekš, teiksim, klīniskiem pētījumiem, ja tur dažkārt grib iesaistītās CRO, jā, tad ir problemātiski, protams, jo ārpakalpojums ir 25% maksimums no tiešām izmaksām. Netiešās izmaksas tātad var likt lampsam 25%, ja no tiešām izmaksām zinātniskās institūcijas un uzņēmumiem, tā Eiropas regula gan ir drusku citādāka un pasaka, ka nevar vairāk kā 25, bet viņiem arī ir jāpamato, kā tās netiešās izmaksas tur arī rodās, jā. Tā kā tur ir drusku cita situācija. Tā, varētu nākamo bildīt? Tā, tad tas laikam arī bija īsumā viss. Jā, es būtu pateicīgs, ja jūs man varbūt jautājums uzdot uzreiz, jā. Kaut ko es gribu noteikti uzsvērt, tas tika arī diskutēts ar pašu Transkanu diezgan aktīvi, ka šajā te konkursā, patiesībā netipiski Transkanam tās 2 galvenās pirmās tēmas tomēr ir preklīnisks, jā. Un tajā 3. tēmā varbūt gan tur preklīnisks pieejas, gan klīnisks pieejas, jā, un tiešām izmantot iespēju šajā
šajā konkursā vēl piedalīties, jo Eranet, tā teikt, kas mums ir pazīstami jau 20 gadus, tā ēra iet uz beigām. Tātad nākamgad vēl mums ir viens konkurss Eranet neirons par neiroloģiskām sāpēm, jā, bet, būtībā viss šī te kādreiz mums bija varbūt 7 paralēli konkursi, ja veselībā. Eranetu tā ēra pamazām beidzās. Jā? To vietā mums nāk Eiropas partnerības. Jā? Tās mēs arī mēģinām visus tos konkursus arī plaši reklamēt. Jā? Tā kā skatāties, lūdzu, padomas mājaslapā. Tā, ja ir kādi jautājumi, es atbildēšu. Tā, jā, lūdzu. Jā, Ulda, Inese, man bija jautājums, pat ne jautājums, bet, varbūt jautājums, jo lasot šo, es tagad rakstu, mēs ar 3 partneriem rakstam, 3 partneri rakstam, kas raksta. Tur bija tās diezgan liels uzsvars uz kapacitātes tieši veicināšanu. Tā kapacitāte, tā ir katram partnerim atsevišķi, kopīga Eiropas kapacitāte, teiksim, rakstot šo sadaļu, man ir tā kā jāparāda, cik mēs daudz braukāsim, mācīsimies viens no otru te pašā laikā. Tieši tā. Jeb tur ir kaut kāds citāds rakurs jāmeklē. Nē, redziet, vispār pastāv uzskats, ka tā, klīniskā zinātne, klīniskā pētniecība Eiropā diezgan ir problemātiska, un līdz ar to tieši Transkanam ir ļoti raksturīgs šīs te kapacitātes atbalsta aktivitātes. Bet, ja jūs rakstat, teiksim, kā Latvijas partners, vienkārši plānojot tos kaut kādus, teiksim, komandējumus, ja, vai arī, teiksim, ja tas notiek Latvijā, kaut kādus tur tos, teiksim, pasākumu izmaksas, ja, tādas, teiksim, training kosti, ja, un tādas īsti pēc tiem MK259, tādas īsti nevar būt, ja mums vajadzīgs, lai tas būtu tomēr pētniecības izmaksas. Bet mierīgi varat... Tas būtu tā, ka vienkārši mēs standartizējam metodi, un tad mēs viens pie otru braucam. Jā, tad jūs viens pie otra braucat mācīties. Zināt, kā bieži dara? Viņi tomēr diezgan bieži taisa kopīgus workshopus, tos VET workshopus, jā, un kaut kādā vienā vietā, jā. Ja viņi, piemēram, liek tur, tā kā arī tiem dalībniekiem pa kaut ko maksāt, jā, tad tas ir tā kā ārpakalpojums, bet, parasti cenšās tomēr, ka tas spēcīgākais partneris to VET workshopu, jā, slapjo workshopu uztais pie sevis, un tā pārējie tur attiecīgi var, teiksim, piedalīties un arī to apgūt, jo es pilnīgi piekrītu, tā ir ārkārtīgi būtiska lieta. Sevišķi tagad ar visiem atvērtiem datiem ir diezgan liela panika, jā, ka mēs bieži vien nezinām, vai tie dati ir vai nav no kaut kādiem, teiksim, standartizētiem avotiem un metodēm. Un ir jau pat tur pētījumi, ka tikai 1%, it kā, tur arī daži uzskata, ka, piemēram, ķīnieši bojā tos atvērtos datu masīvus, ka 1%, teiksim, neadekvātu datu, ja var sabojāt salīdzinoši lielu datu bāzi. Tā kā, protams, kad ir jāizmanto šī iespēja, bet es vēl gribu pievērst uzmanību to, ka mēs arī tie S-free eriki, jā, tur, teiksim, EATRIS, jā, vai par datu bankām, jā, viņi arī izstrādā savus standartus, tos arī principā, teiksim, diezgan aktīvi izmanto gan ietver programmu, gan Eraneti. Paldies. Jā, bet braukt vajag vienam pie otra. Vēl jau vairāk, ja tā ir preklīnika. Preklīnikā tā standartizācija ir ārkārtīgi komplicēta. Tur jau tas paradoks, ka klīnikā mēs uzskatām, ka bioloģiski visi cilvēki ir apmēram vienādi, ja no kaut kādas attiecīgas subpopulācijas, bet preklīnikā, protams, standartizācija milzīgs izaicinājums. Paldies. Ja vēl ir kādi jautājumi, tad jautājiet. Es vispār būšu te tūlīt, tā kā, arī, ja pēc tam beigās ir kādam kāds jautājums, tad es to varu atbildēt. Tas no manis laikam tā būtu viss, ja, Jāni? Jā, paldies, Uldi. Jā. Ļoti aktuāla prezentācija iesniegšana, tepat jau drīz ir, bet vēl paspēt jā, var. Tātad nenokavējiet, protams. Mums parasti no Latvijas ir salīdzinoši daudz projektu Transkanā, vēl jau vairāk šis ir pēdējais, jā, bet mums arī patiesībā Transkanā 3 ir diezgan daudz veiksmīgu dalībnieku. Šobrīd, jā, tātad 3. Transkana posmā mums ir 5 projekta Latvijas dalībniekiem. Tā kā tas nav tā, ka tas pilnīgi bezcerīgi. Nekādā ziņā. Labi? Labi, paldies. Paldies vēlreiz. Tad ejam tālāk uz Apvārsnes Eiropa, kas ir jauns un kas ir aktuāls Apvārsnes Eiropa veselības jomas konkursos. Tikko Transkan prezentācijā Uldis minēja, ka Transkans ir vēl no Apvārsnes 2020 programma, kur joprojām turpinās, un tālāk notiks pārēj uz partnerībām.
un tās būs apvārsnes Eiropa partnerības. Tātad, ejam tad apvārsnes Eiropa iekšā. Un es skatos, ka dalībnieku skaitā ir arī cilvēki, kur iespējams ir pavisam jauni šai programmai. Vai jums drīz dzimšanas dienas sveiciens? Uldī, tev ieslēgts mikrofons ir. Tad varbūt pavisam īsumā, kur mēs atrodamies. Tad apvārsnes Eiropa ir 3 pīlāru programma, un otrais pīlārs ir tematiskās kopas. Tad veselība ir viena no šīm tematiskajām kopām, saucās klasters vai tematiskā kopa numur 1. Un kopā ar veselību budžeta ziņā nāk arī vēža misija. Un te es gribēju varbūt arī iepazīstināt klātsošos, ka mums ir tagad jauna kolēģe, kur nodarbosies ar visām apvārsnes Eiropa misijām, bet tā kā tematiski tas saistīts ar veselības kopu, un tā kā budžets arī nāk no veselības kopas, un tā kā tur ir aktuāli 6 konkursi, tad es šodienas prezentācijā iekļauju arī vēža misiju. Attiecīgi šeit vienkārši slaids, lai jūs saprastu, ka vēža misija nav kaut kas pilnīgi atrauc un ārpus veselības kopas konteksta, tad tā ir daļa no veselības kopas, budžets nāk no veselības kopas, un attiecīgi šie konkursi tiek finansēti šādā veidā. Viena lieta, ko es iedomājos arī ne tikai, protams, jaunpienācējiem, bet arī visiem dalībniekiem, ir varbūt interesanti saprast un zināt, kāda ir Latvijas dalība šajā tematiskajā kopā veselība. Un te ir tāds kopējās dalības slaids, tad ir sadalīti šie stabiņi parāda Eiropas komisijas piesaistīto finansējumu projektiem. Un, kā mēs redzam, tad dalība Latvijā ir diezgan plaša, bet varētu, protams, vienmēr vēlēties arī vairāk dalībniekus. Un tieši tāpēc es vēlējos arī ne tikai parādīt mūsu kopējos dalības skaitļos un statistikā, bet varbūt arī apstīties konkrētāk, kā mēs redzam, tieši Latvijas universitātē ir ļoti aktīva, un attiecīgi viņiem ir vislielākā dalība arī tematiskajā kopā veselība. Un, ja apstāst par projektiem, tad attiecīgi šie ir Latvijas universitātes veselības kopas projekti. Te attiecīgi pirmajā stabiņā ir Eiropas komisijas piesaistītais finansējums projektu veids. Kā mēs redzam, ir pārstāvēti 4 dažādi projektu veidi, tā skaitā Research Innovation Actions 3 projekti, 4 projekti, tad tīri pētniecība arī. Ir Innovation Action 1 projekts un ir Coordination Support Action 1 projekts. Tāpat arī ir Horizon Cofund, kas ir salīdzinoši varbūt retāks tāds dalības veids organizācijām universitātēm, bet arī Latvijas universitāte ir dalībniece vienā Horizon Cofunda, konkrēti parka Cofundā. Un ņemot tagad tālāk piemērus varbūt no šī Latvijas universitātes dalības, es paņēmu 2 konkursus, kuros piedalāmies. Viens ir Aida, otrs ir Lucija. Un pie reizes arī parādīšu, kā jūs varat apstīties jums interesējušo projektu statistiku un datus. Tad tam mēs izmantojam portālu Cordis. Es ceru, ka vismaz daļai viņš ir zināms, bet pārējiem es varu aizsūtīt arī, sakot, te prezentācijā jau links ir. Attiecīgi, šeit ir pirmais projekts Aida. Un tas, ko mēs varam Cordisā redzēt, ir pirmkārt projekta kopsavilkums, uzdevumi, tālāk, kad viņš ir sācies un kad viņš plānojas beigties. Tad, attiecīgi, sācies šis projekts ir 1. janvārī 23. gadā un beidzās 26. gada beigās. Kopējo finansējumu, kāds ir šajā projektā. Un šeit arī parādās koordinators. Kāpēc tas ir noderīgi? Ja jūs plānojat piedalīties līdzīgas tematikas konkursos, tad ir pirmkārt labā praksa apskatīties, kas ir pieejams jau no finansētiem projektiem šajā jomā. Attiecīgi, pie reizes jūs redzēsiet arī šeit visu partneru sarakstu. Tas jums var palīdzēt komunikācijā un konsorcija veidošanā. Tad šeit ir konkrētais piemērs, un kā mēs redzējām, koordinators ir Spānijā. Attiecīgi ar zaļo krāsu ir visi projekta partneri, un ar zilo krāsu ir third parties, tad tas nedaudz savādāk dalības mehānismi, bet šeit ir kopā visi konsorcija dalībnieki. Attiecīgi arī no Cordis jūs varat redzēt, kur organizācija piedalīsies vēl citos projektos, bet tas tagad pagaidām laikā nebūtu tas svarīgākais, iziesim cauri šim vienam piemēram.
To, ko jūs varat darīt, ir, protams, komunicēt caur Cordis platformu ar pašu projektu koordinātoru, bet tā ir salīdzinoši nērta komunikācija. Jums ir kādi jautājumi vai teiksim, ir iespēja varbūt piedāvāt jaunu dalību šim dalībniekam, meklēt konsorciju partners. Ja jūs ielogojaties iekšā Funding and Tenders portālā, jums ir iespēja tieši konkrētam projektu koordinātoram nosūtīt ziņu, bet, es gribētu teikt, varbūt šis nav tas labākais veids. Es vienkārši uzliku slaidā, kā tas izstāsta, ja es ielogojos iekšā. Vienkāršāk, man liekas, un labāk ir atrast projektu mājaslapu. Visiem finansētiem projektiem ir šāda mājaslapa. Attiecīgi arī projekta maida, tepat viņš ir daudzās valodās, visu dalību valstu valodās, arī latviešu valodā, kas ir patīkami. Un, attiecīgi, šeit jūs redzēsiet jau visus projekta dalībniekus, tā skaitā arī varēsiet atrast viņu kontaktus. Attiecīgi, no Latvijas ir arī dalībnieks, un to es tālāk parādīšu. Tad otrs piemērs, tas pats arī apmēram varam iziet cauri vēlreiz, tad, ko mēs redzam. Šis ir daudz lielāks konsorcijs, te ir kopējais finansējums 13 miljoni. Attiecīgi sācies 1. janvārī 23. gadā un arī beigsies 26. gada beigās. Arī tu var izlasīt projektu aprakstu, ar ko šis projekts nodarbojās, un uzdevumus, kādu viņi ir izvirzījuši. Noteikti var palīdzēt jums gan projektu konceptuāli attīstot jaunu, gan arī meklēt partnerus šādu veidu informāciju. Te ir šī konsorcija partneri, tā skaitā Latvijas universitāte. Un dažkārt tāds, pareizi sakot, bieži ir jautājums, kā uzsākt dalību programmu apvārsnes, vai kā viņu veiksmīgi turpināt, ja tā varētu teikt. Un te es kā labo piemēru Latvijā paņēmu Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu, kurš arī ir dalībnieks gan AIDā, gan Lucijā. Un šis slaids varbūt parāda plašāku kontekstu. Tas nozīmē to, ka institūts jau ir bijis, pirmkārt, jau apvārsnī 2020 jau ir bijuši 2 projekti, 3 projekti bijuši. Attiecīgi, viņi ir turpinājuši savu veiksmīgo dalību apvārsnī, bet pie reizes viņi ir iesaistījušies EU for Health temats, tā ir cita Eiropas komisijas programma, arī saistīta veselība, tad arī šeit viņi piedalījušies projektu pieteikumos. Tad tas, ko mēs redzam šeit, ir, kad ir plašs projektu klāsts. Tiešām tas ir, ja runājam par vēža pētniecību un arī dalību apvārsnī Eiropa, tas ir Latvijas viens ekscelences centrs, kuram ir jau esošas iestrādes un kurš turpina veiksmīgi piesaistīt jaunus projektus. Attiecīgi, jūs varat, ja vēlaties sarunāt ar viņiem konsultāciju, cilvēki ir atvērti un var dalīties savā pieredzē. Tas ir zināmā mērā saistīts ar viņu, teiksim, arī aktīvo tīklošanos, lai piedalītos apvārsnī Eiropa, kā jau minēju, jums nepieciešams ir konsorcijas, un līdz ar to apmeklējot dažādas pasākumus, tīklojoties, jums ir lielāks iespējas arī sasniegt šo finansējumu stadiju. Tāpat viņa mājaslapā ir ļoti daudz arī apvārsnī Eiropa saistīti jaunumi. Ir patīkami ieiet šādā mājaslapā, kur pēdējie jaunumi nav ne pirms 2 gadiem, ne pirms gada, bet kur var redzēt, kā aktīvi notiekās darbība, kā tiek atbalstīti dažādi pasākumi, projekti. Attiecīgi, gribētu teikt, labākais piemērs veselības kopā, kas mums Latvijā ir. Citu tādu, diemžēl, mums nav. Bet ir visas iespējas citām universitātēm un institūtiem un pētnieku grupām arī mēģināt tomēr stiprināt savu dalību apvārsnī, jo, ja mēs pastamies to pašu Igauniju, tad viņiem ir vairāk šādi ekscelences centri, tā skaitā Tartu universitātē, kur ir daudz plašāk tomēr dalība nekā Latvijai. Attiecīgi varam mācīties no labā piemēra, bet mēģinām arī paši kļūt aktīvāki. Un tā būtu tā pamat ziņa, ko mēs arī kā kontaktpunkts, kā apvārsnes Eiropa kontaktpunkts mēģinām saviem klientiem nodot, ir lūdzu piedalīties. Ne pirmā, ne otrā dalība varbūt jums nebūs veiksmīga, bet bez piedalīšanās nebūs finansēta projekta. Un tagad mēs to redzam pat salīdzinām arī Lietuvu. Viņiem ir aktīvāka dalība, viņi aktīvāk piedalās, varbūt 1 no 5 projektiem tiek finansēts, bet kopumā arī Lietuvā ir daudz, kas notiekās tieši veselības kopā. Un tad tālāk, ja jau aicina piedalīties, tad kur mēs varam redzēt, ko mēs varam darīt un kur mēs varam piedalīties.
tad pamat dokuments veselības kopai ir, kā arī citiem klasteriem, ir darba programma 23. 27. gadam, kur aprakstīt visi konkursi, kas šajā kopā notiks, un attiecīgi tas ir dokuments, uz kuru arī atsaucās Eiropas komisija, un kurš tiek publicēts arī Funding and Tenders portālā. Attiecīgi pie katra konkursa ir konkursa apraksts. Tas, ko mēs kā kontaktpunkts jums varbūt arī neiesakām, mums nav vajadzības iet un skatīties šo dokumentu kopumā, jo lielākoties konkursi jau ir bijuši, jau beigušies, 23. gada, arī 24. gada konkursi jau lielākoties ir beigušies. Te es jums došu pārskatu par tiem konkursiem, kuri vēl ir atvērti. Tad, attiecīgi, varat salīdzināt, protams, konkursu aprakstu Funding and Tenders portālā to, ko jūs atradīsiet darba programmā, viņiem vajadzētu būt identiskiem, bet te būs aktuālā informācija tieši par to, kas tagad ir vēl atvērts. Attiecīgi darba programmā un arī portālā šīs konkursi tiek sadalīti tā kā nodaļās. Ir 6 lielas sadaļas, kas ir veselības kopā, un tā ir veselība visa dzīves laikā, neinfekcijas un retās slimības. Attiecīgi tālāk ir uzdevumi joma veselības un aprūpas rīki, tehnoloģijas un digitāli risinājumi, tos ir personalizētā medicīna. Tad ir sadaļa vidas un sociālā faktora veselībā, ir sadaļa infekcijas slimības, tostarp ar nabadzību saistītās un novārtā atstātās slimības, un ir veselības aprūpas sistēma, kā viens no lielajām tēmām, intervences jomām. Attiecīgi, angliski saucās destination, latviski mēs viņu tulkojam kā intervences jomas. Un te ir viens no atvērtiem konkursiem, bet te gan uzreiz gribētu teikt, ka visticamāk, bet šeit piedalīsies Latvijas Zinātnes padome kā dalībniece, jo tas ir kārtējais kofunds. Līdzīgi tā kā Ulds Berķis jau stāstīja par Transcan, tad būs jauna partnerība, kur nodarbosies ar atbalstu antimikrobiālās rezistences pētījumiem. Attiecīgi šeit Latvijas Zinātnes padome ir iekšā kā finansējošā organizācija Latvijā, un tālāk tiks izsludināta tāda līdzīga tā kā RNS konkursi, kuros varēs pieteikties jūs kā dalībnieki. Tad šī partnerība visticamāk izsludinās konkursu tikai nākamā gadā, kamēr noslēgsies šis konkurss, kurā piedalās finansētāji, tad attiecīgi sākot no nākamā gada otrās puses, iespējams jau būs pieejami jums šie RNet veida konkursi, kuros jūs varēsiet piedalīties. Ja skatāmies par konkursiem, kuros var piedalīties tieši organizācijas, universitātes, pētniecības institūti, tad šis būtu varbūt tas svarīgākais, kas vēl palicis šogad. Tad tas konkurss ir nosaukuma Implementation Research for Management of Multiple Long-Term Conditions in the Context of Non-Communicable Diseases. Tas ir Research Innovation Action, attiecīgi 100% finansējums gan publiskam sektoram, gan privātam sektoram. Ir paredzams, ka tiks finansēti apmēram 5 projekti. Tas nav slikti, un attiecīgi katram šim projektam varētu būt apjoms 3 līdz 4 miljonu budžets. Ir vēl atvērta arī Pre-Commercial Procurement for Environmentally Sustainable, Climate Neutral and Circular Health and Care Systems, bet šis ir tā saucamais PCP konkursa veids, kur ir diezgan liela specifika. Tur pārsvarā piedalās veselības nozars publiskais sektors, kurš tā kā iepērka pakalpojumu no privātā sektora. Tas var būt gan ar ministriju ar resursu saistītas iestādes, gan varbūt arī lielās slimnīcas, protams, bet šis instruments ir salīdzinoši sarežģīts, un no otras puses, ka šeit ir maza konkurence, salīdzinoši maz konkurence. Ja izdodas salikt kopā pieteikumu, tad ir lielāka iespēja, ka viņš tiek finansēts. Arī šeit ir vidējais budžets paredzēts 3 līdz 5 miljoni apmēram eiro, un kopējais finansēto projektu skaits varētu būt 3. Un tā kā šodien mums ir ierobežots laiks un nav vērts arī atkārtot to, kas ir pieejams jau resursu internetā, tad vēlējos vērst jūs uzmanību par šiem pēdējiem 24. gada konkursiem. Pavisam nesen bija informācijas dienas, kuras organizēja Eiropas komisija. Attiecīgi 24. maijā šī informācijas diena notikās. Te ir hipersaite uz šo informācijas dienas mājaslapu, un ko jūs varat tur apskatīt, ir iegūt informācijas watch replay, attiecīgi nospiežot par to, kā Eiropas komisija prezentē šos konkursus. Tur ir ne tikai Eiropas komisijas prezentācijas, tur ir attiecīgi tiek atbildēti dalībnieku jautājumi. Tas ir tas, ko jūs varat atrast šajā
informācijas dienas ierakstā. Attiecīgi, es vienkārši paņēmu slaidu kopijas, kā izstās Eiropas komisijas prezentācija, tad viņi vēlreiz uzsver, kāda ir sagaidāmie, katrā konkursā, kāda ir sagaidāmie rezultāti. No te viņi ir iebuldēti, te pašā laikā viņi arī apskata, kādā veidā šos rezultātus vajadzētu iegūt, tad ar skopu, kāds ir projekta pieteikumiem vajadzētu būt šiem darbības virzieniem. Tas viss teksts, protams, ir pieejams, kā jau es minēju, gan darba programmā, gan arī Funding and Tenders portālā. Tomēr, man liekas, ir liederīgi nostīties tieši ar Eiropas komisijas pārstāvju interpretāciju par šo konkursu. Attiecīgi, skopa pirmā daļa, skopa otrā daļa, tālāk ir arī apakšā ir norādīts, kāda veida pieteikums šajā konkursā visticamāk neatbalstītu. Te viņi ir uzskaitīti, tad vadoties pēc tā, kas ir prasīts, attiecīgi šis skops, outcomes, un mēģināt izvairīties no tā, ka šeit apakšā ir minēts, kāda veida darbības visticamāk netiks atbalstīts. Tas, ko var apstīties, es minēju arī, ir atbildes uz jautājumiem. Te ir attiecīgi hipersaite uz šo ierakstu un arī hipersaite uz resursu, kur ir attiecīgi pieejams katra konkursa timecodes. Tad jums nav jāklausās visi jautājumi, tur bieži vien varbūt 20 jautājumiem. Jūs varat attiecīgi uzlikt, noklausīties, kuru jautājumu jūs vēlaties, kas jums ir aktuāls, un attiecīgi šeit būs Eiropas komisijas atbilde uz šo jautājumu. Abas hipersaites, tad nav tur vairāk arī ko piebilst, attiecīgi varat iet un meklēt jums interesējušos jautājumus. Tāpat arī horizontālie jautājumi tiem konkursiem, kur ir attiecināms blind evaluation, kur ir lump sum funding, tad jaunumu zināmā mērā, kas ir apvārsne Eiropa, kas nebija tik aktuāla apvārsne 2020. Arī šie jautājumi tiek atbildēti no komisijas puses, un, protams, ir vēl papildus arī specifiski arī ir pasākumu ieraksti, kur tieši ir tikai un vienīgi, piemēram, pa lump sum funding modeli vai arī pa blind evaluation. Tad šeit ir īsās atbildes, bet arī ieraksti ar teiksim, ir informatīvā pasākuma tieši šiem jautājumiem, kur bijuši jau ierakstīti. Attiecīgi, jūs varat saistīties vai nu ar mani, vai arī paši apstīties šos ierakstus. Es varu norādīt, kur viņus var atrast, un tad visi jautājumi, principā visi svarīgākie jautājumi ir ierakstu formātā pieejami kaut kur Eiropas komisijas mājaslapās. Jautājums ir kur, un attiecīgi tāpēc mēs kā kontaktpunkts varam jums palīdzēt, tā teikt, atrast nepieciešamos resursus un atbildēt vai nu jums tieši, vai arī attiecīgi norādot, kur Eiropas komisija ir atbildējuši jūsu jautājumus. Kā jau minēju, tad misija veids ir cieši saistīta ar veselības kopu, un ja veselības kopā ir palikuši jau pavisam tiešām nedaudz konkursu, tad misijā veids ir vēl 6 konkursi, kur ir atvērti līdz 18. septembrim. Te ir tāds pārskats par šiem konkursiem, attiecīgi, cik projekti tiek finansēti šeit stānos, attiecīgi, kāds ir vidējais plānotais budžets katram konsorcijam. Un, tad vienkārši īsumā par to, kas tad ir misija veids, tad tas ir tās visaptvarošais mērķis ļoti ambiciozs līdz 2030. gadam. Ar profilakses un ārstēšanas palīdzību uzlabot dzīvi vairāk nekā 3 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tas ir ne tikai vēža slimniekiem, bet arī viņu ģimenēm. Tātad tas ir kopējais mērķis visai misijai, vai kā latviski mēs viņu tulkojam uzdevumu jomai vēzis. Un kādi 4 galvenie mērķi, tas ir vienkārši jāatcerās, ņemot vērā, ja jūs taisties piedalīties, jums jāsaprot arī šis plašākais konteksts, kas ir misija vēzis. Tad 4 galvenie mērķi, tādā vienkāršā valodā definēti, ko pat komisija ir izvirzījusi, ir izprast vēzi un tā riska faktors, novērst to, kas ir novēršams, optimizēt diagnostiku un ārstēšanu, un kā arī atbalstīt vēža slimnieku un vēzi pārciršo cilvēku dzīves kvalitāti. Es atmēstu, kāds jautājums tur bija? Tā. Te attiecīgi jūs varat, lai nav jāmeklē ilgi, varat attiecīgi spiest uz hiperlinkiem, te būs jau saites tālāk uz aprakstiem, uz konkursu aprakstiem. Un vēl runājam par misiju veids, tad arī misijā veids bija informācijas diena, tā notikās 26. aprīlī.
Un, nu, tātad te ir pieejams tieši tas pats, ko es iepriekš jau minēju. Tātad ieraksts ir attiecīgi hiperlinks uz šo ierakstu. Esat laipni lūgti iet un skatīties šo ierakstu, ja jums ir interesi par kādu no konkursiem. Tāpat pieminētais tīklošanās jautājums, ja vēlaties piedalīties, kur meklēt konsorcija partners potenciālos, kur meklēt citus dalībnieks, tad ir misija kontaktbiežu platforma. Tas online event, tad, kad bija tās divpusējās tikšanās, viņš notika 21. un 22. maijā, tas tā kā ir pagājis, bet platforma ir atvērta līdz novembrim vēl. Tad jūs šeit varat iet un skatīties pirmkārt dalībnieku profilus, kas jums varētu būt nepieciešams, kas jums uzrunā, varat atrast un attiecīgi komunicēt ar šiem kontaktbiežu dalībniekiem, kā arī jums ir iespējas nopublicēt savu profilu. Tad attiecīgi jūs varat publicēt savus intereses, kuros konkursos jūs vēlaties piedalīties. Nu, tur jūs varat atrast piemērus, kur ir kādi ir šie cooperation offers, tad apskatieties no sākuma, kā piedāvā citi dalībnieki potenciālais savu pieredzi un dalības formu, ko viņi vēlās, un izveidojot savu līdzīgu profilu, un attiecīgi varēsiet komunicēt ar vairāk nekā 1000 dalībniekiem, kas ir šajā platformā. Kā jau minēju, iesniegšana misijai veids ir 18. septembris, tad laiks vēl tomēr atļauj arī meklēt iespējamās dalības. Un, nu, tā kā 20. gada konkursi ir maz, tad vēlējos varbūt sniegt jums nelielu ieskatu par to, kas ir gaidāms nākamā gadā. Tas viss vēl tikai ir attīstības stadijā. Agrīnā, tā teikt, pagaidām šie konkursi nav publicēti. Viņas konkursa apraksts tiks publicēts tikai 25. gada sākumā, bet varbūt, lai jums ir, tā teikt, jau iespēja iepazīties ar iespējamiem konkursu tematiku, tad sagatavoju šos 2 slaidus. Attiecīgi, te ir kreisajā pusē ir kurš destination, kura intervences joma tā ir, viena no 6, un attiecīgi labajā pusē ir kādi būs visticamāk konkursi, kurus izsludinās 25. gadā. Tad jūs varat laicīgi jau gatavoties un domāt par savu dalību 25. gada konkursos. Nu, es nelasīšu tagad visus tos konkursus, to jūs varat apstīties pēc tam slaidos. Tātad ir sekojoši konkursi. Nu, daži no viņiem ir tiešām ļoti šauri specifiski, piemēram, tā kā par bakteriofāgiem, teiksim, tas ir ļoti specifisks pētniecības virziens. Šeit ir, teiksim, tas randomized control trials, tas ir safety and efficacy of phage therapy. Tā pašā laikā varbūt arī mazāk specifiski temati, tā skaitā ar generative AI modelis, tad mākslīgā intelekta izmantošana medicīnā, tad attiecīgi varbūt te pavarās plašākas dalības iespējas. Un tad kopsavilkumā, tad, kas ir svarīgākie datumi tematiskajā kopā veselība 24. 25. gadā, attiecīgi iesniegšanas termiņš vēža misijai, konkursiem 18. septembris atceroties, tad tas One Health Antimicrobial Resistance konkurss beigsies 25. septembrī. Tie daži atlikušie konkursi, kas ir veselības kopā, ko es rādīju, tiem iesniegšanas termiņš būs 26. novembris. Tātad vēl ilgāks laiks līdz iesniegšanas termiņam iespējas meklēt savu partnerus, vēl meklēt dalības. Un, attiecīgi, jaunā darba programma 25. gada konkursi tiks publicēti vai nu nākamā gada 1. vai 2. ceturksnī. Un tad, attiecīgi, būs arī šie konkursi atvērti un varēs pieteikties dalībai 25. gadā. Nu, tas ir svarīgākie datumi, kas ir mums tagad veselības kopā. Un tad vēl beigās gribēju pavisam īsumā arī parādīt dažus noderīgus rīkus. Par tiem jautājumu atbildēm es jau linkus biju ielicis, bet es neminēju, ka šos timecodes un linkus uz jautājumiem un atbildēm sagatavojas veselības kontaktpunktu tīkla projekts HNN 3.0. Attiecīgi šajā mājaslapā veselības kontaktpunkti, kas ir visā Eiropā, tad ir kopīgi mājaslapa viņiem, ir pieejams, piemēram, ir notikumu un konkursu kalendārs. Es uzliku te jūnija mēnesi, tad jūs redzat, te ir dažādi pasākumi, te ne tikai ir konkursi, bet arī viss un kas saistīts ar veselības kopu, tīklošanās pasākumu iespējamie. Un nav apskatīts tikai un vienīgi apvārsnes Eiropa, bet arī blakus stāvošas, teiksim, programmas, tā skaitā Transkans te parādās. Nu tā, tad man liekas ļoti noderīgs veids, kur vienā platformā, vienā vietnē jūs varat apstīties visu, kas saistīts ar dalību apvārsnī Eiropa veselības kopā. Attiecīgi,
Te ir veselības tīkla projekts arī publicē visus atvērtos konkursus. Nu, tos jau esmu nosaucis, kas ir šeit pieejami no Afārs Eiropa puses, bet te es jau minēju. Tāpat te parādās vēža misijas konkurss, ne tikai vēža misijas konkurss, bet arī Transkans. Un parādās arī Innovative Health Initiative konkurss un citi konkursi, kuros jūs varat piedalīties. Attiecīgi status zaļais ir tas, ka konkurss joprojām atvērts un var iesniegt pieteikums. Tādu konkursu ir pietiekami daudz. Un tad vēl šis veselības NKP tīkla projekts piedāvā arī jums dažādus atbalsta rīkus. Tā skaitā jūs rakstat pieteikumu, piemēram, jums ir anotētā klinisko pētījumu pieteikuma veidlapa, kur attiecīgi izskaidrots, kas jāraksta iekšā katrā viņas sadaļā. Tāpat arī ir vadlīnijas par to, kā piedalīties Hopon schēmā un par partnerības meklēšanu, kādā veidā to var veikt. Tad arī dažādi derīgi instrumenti jūsu dalības atbalstam. Tas viss pieejams attiecīgi šeit hiperlinks tīkla projekts mājaslapā. Nu, tas laikam tad īsumā būtu viss un esam atvērti jautājumiem. Gan Uldis, es pieņemu, vēl ir online, gan arī attiecīgi, kas jums ir pa veselības klāsteru vai pa vēža misiju jautājumos. Paldies par uzmanību pie reizes. Tā, Uldis Berķis, pacelt roku, ne? Jā, es ceru, jūs varat mani dzirdēt, par cik ir milzīgi interesi tieši par tiem klīniskiem pētījumiem. Un patiesībā man jau tika uzdots jautājums, vai Latvija piedalīsies partnerības Serafor Health klīnisko pētījumu konkursā, kurš ir paredzēts šogad. Nu, tā konkursa atvēršana varētu būt kaut kur decembrī, jā? Bet tā kā pastāv jau zinām interesi par to, es domāju, ka nekādā gadījumā nedrīkstētu šo informāciju slēpt. Nu, viņi ir atrodama tanīs komisijas 259. noteikumu komisijas protokolos, bet kas nu tur skatīsies? Tātad ir plānots partnerībā Serafor Health, kas jums visiem ir pazīstama no tikko slēgtā tātad nanomedicīnas konkursa, jā, vai arī, piemēram, Health Equity vai Nutribrain, ir plānots tādā, nu, teiksim, nākamā etapā izsludināt pilotu konkursu tieši klīniskiem pētījumiem. Un domāti tie pragmatiskie klīniskie pētījumi, tas domāts, ka savu finansējumu kopā liek gan pētniecības sektors, gan, teiksim, veselības aprūpas sektors, jā. Nu, un tātad Latvija arī ir lēmusi piedalīties šajā pilotu konkursā. Kas tur ir būtisks, ko tas atšķirās no citiem? Tātad, nu, skaidrs, ka klīniskos pētījumus pa 2 vai 3 gadiem ļoti grūti ir iztaisīt, jā, un doma tāda, ka tie projekti būs uz 4 gadiem, jā, nu, un attiecīgi komisija to skatīja un pielēma, ka Latvija darbosies šajā te pilotu konkursā, tātad maksimāli 4 gadi, tas nozīmē 400 000, jā, vienam tam Latvijas dalībniekam, jā, nu, detaļas pašlaik nekādas nav zināmas, tas tiks tikai kopā ar komisiju vēl tur sublimēsies kaut kādā, teiksim, saprotamā veidā septembrī Madridē plānots tāds liels pasākums, jā, bet, ja jūs jau uzrunā dažādas organizācijas, ja par šo te Serafor Health IICS, ja es ieliku čatā, tātad kā saucās šis konkurss, jā, Latvija tajā piedalīsies. Paldies! Mikrofons. Jā, tev mikrofons izslēgts. Sorry, jā. Es jau minēju, ka apvārsnes veselības kopas jautājums tad attiecīgi varat adresēt man, vai arī Eronets jautājums attiecīgi Uldim Berķim, vai vēl kādi būtu jautājumi klātesošajiem. Īsti nav jāsēž un jāraksta. Nu, tieši tā ir jāmeklē iespējas Paldies, dalībai. jā, galvenais ir tās saites, visas prezentācijā pieejams. Paldies, tas liels darbs viņus salasīt kopā. Labs satura rādītājs, jā. Labi, tad prezentācijas tiks ievietotas mūsu mājaslapā, attiecīgi jūs pēc tam viņas varēsiet no turienes arī
ielādēt vai izsūtīsim arī dalībniekiem pēc pasākuma. Jā, man vēl viens teikums par klīniskiem pētījumiem. Ja jūs tiešām gribat piedalīties klīniskos pētījumos ar šo te publisko finansējumu, tad ņemiet vērā, ka klīniskie pētījumi, pat pirmās fāzes klīniskais pētījums atbilst TRL6, tātad tā ir eksperimentālā izstrāde. Tas nozīmē, ka komersantam lielajām, tur vispār ir tikai 25%, bet, saprotot šo situāciju, pietiekami ilgi arī mums tieši universitātes ir kā dalībnieki šajos klīniskajos pētījumos, tas ir arī sponsorētajos pētījumos bijis no laika gala, Tātad šis apstākļus gan ir jāņem vērā, ka, teiksim, slimnīcai iesaistoties, tur būs ļoti zema atbalsta intensitāte, līdz ar to, protams, ir efektīvāk, it sevišķi tas ir, piemēram, 2B pētījums, iesaistīties caur kādu zinātnisko institūciju pētniecības organizāciju. Paldies! Paldies, Uldi. Tad jau laikam tiešām jānovēl jums aktīvu dalību, mēģināt atrast veidus, kā iesaistīties konsorcijos. Kā jau minēju, veselības kopā nav iespējas piedalīties kā mono projektam, tātad attiecīgi nav labu kontaktu, nav arī iespēja piedalīties konsorcijos. Viena lieta vēl, ko mēs no Nacionālā kontaktpunkta varam jums piedāvāt, ir atbalsts tīklošanās pasākumu apmeklēšanai. Diemžēl, kā jūs minēju, infodienas un tie pasākumi, kas ir veselības kopā, jau ir tā kā bijuši. Tagad tuvākā laikā neplānojās, bet, jūs atrodat kādu pasākumu, kas jums liekas, ka ir tieši domāts apvārtnes Eiropa tīklošanās, tad, attiecīgi varat dot mums ziņu, mēs varam tālāk mēģināt, varbūt runāt ar tīkla projekts, kas to finansē, varbūt viņi iekļauj viņu atbalstāmo pasākumu sarakstā, tad arī iniciatīva no jūsu puses varbūt, ja jūs atrodat šādu veidu pasākumus. Jā, Ines? Man pieredzīte rāda to, ka šādu pasākumu jūs varat atbalstīt tad, ja tā pasākuma mājaslapā kaut kur tiek minēts, ka tas ir tīklošanās pasākums un tā, jo tas nav pārmetums, tas vienkārši pārējiem es saku, lai zinātu, ka tur tā kā, vēlams ir, ka, jo savādāk nav, es nezinu, kontaktpunktam ļoti grūti pamatot to atbalstu, ja tajā mājaslapā, piemēram, es gribēju uz Eiropas hematologa asociācijas sēdi tikko es tieku, bet ar citu finansējumu, bet pat cik tajā pašā lapā tas būs tīklošanās pasākums, bet tur nav nekur uzrakstīts, ka tas ir Horizon tīklošanās pasākums. Tā kā es saprotu, ka jūs esat sasaistīti, mazliet rokas sasaistīts ar to, ka jābūt kaut kur uzrakstītam tam, ka tas ir tīklošanās pasākums. Principā, mēs īstenībā varam atbalstīt konferenču apmeklēšanu, jo tad jau, protams, būtu arī ļoti liela aktivitāte, tad jau konferences notiek pastāvīgi. Precision meeting, tas ir tieši precision meeting un tā tālāk, bet tas ir vienkārši jāņem vērā. Un cik kura tā asociācija ir čakla tomēr rūpīgi ielikt tos tīklošanās pasākums, jo, piemēram, FENS vienmēr ieliek 2-3, lai gan būtībā tā ir vesela nedēļa, kaut vai vakarā ielikt to tīklošanās pasākumu, lai ir tomēr pamats, Tad laikam tiešām tas arī viss būtu šodienai. Tad vēlreiz paldies par uzmanību un ceram, ka noderīga informācija bija, vai pirmā vai otrā daļā. Un tad jau dosim tālāk ziņu, ja būs kāds cits vēl info pasākums par veselības kopu. Arī Uldim būs iespējams kāds pasākums par eranetiem. Eranetos jāsaka, šis ir praktiski mums vēl nākamgad viens neiroloģijas eranetā, tas atvērsies kaut kad janvārī, tad parasti acīm redzot kaut kur uz gada otru pusi kopīgs pasākums būtu ļoti labs, jo es pieņemu, ka būs skaidra arī tā 25. gada programma, vismaz Vaideningam viņi parādās, Tur jau, protams, interesi lielāka. Protams, ka ar veselības jomu saistīts projekts var pieteikt arī Vaideningā, tas ir dalības paplašināšanās sadaļā, bet tas nav šodienas tēma, un attiecīgi ir tīmings, twinings. Bet skatā Helsa 25 varētu būt nosublimējusies patiesībā kaut kāda skaidrība, jo šī 24. gada, es saprotu, vēl tēmas, bet kaut kur taču būs 25 tulīt.
Nu, pārsvarā visās programmās tomēr publicēsies 25. gada 1. ceturksnī vai 2. ceturksnī. Tas ir tas, ko komisija ir iezīmējusi. Nu, iespējams, ka Vaidenīgs varbūt viens no retajiem, tāds, kur arī būs 27. gada beigās pieejama programma, bet par veselības kopu pilnīgi noteikti neko nevar gaidīt līdz 25. gada 1. ceturksnim. Okay, labi, tad tiešām tad vēlreiz prieks bija jūs visus redzēt un Liels paldies! Visu labi, tad līdz Paldies, nākamam pasākumam. Paldies!